Ražotājs, vairumtirgotājs, mazumtirgotājs. Šādā preču vai pakalpojumu izplatīšanas ķēdē pastāv vertikāls vienošanās par preču vai pakalpojumu piegādi un izplatīšanu. Vertikāls vienošanās nav aizliegtas un dažkārt spēj pat būtiski uzlabot konkurenci, sniedzot labumu kā uzņēmējiem, tā gala patērētājiem. Tomēr ir gadījumi, kad vertikāls vienošanās kropļo konkurenci, kas ir aizliegts saskaņā ar konkurences likumu. Piemēram, ražotājiem vai vairumtirgotājiem ir stingri aizliegts noteikt tālāk pārdošanas cenu mazumtirgotājiem, par kādu tam jāpārdod prece vai pakalpojums gala patērētājiem. Bieži vien, runājot par tālāk pārdošanas cenu, tiek izmantots termins tālāk pārdošanas cenu rekomendēšana. Rekomendējošo cenu noteikšana nav aizliegta līdz brīdim, kad tā kļūst par tālāk pārdošanas cenu fiksēšanu vai minimālās cenas noteikšanu. Rezultātā, situācijās, kad ražotājs vai vairumtirgotājs fiksē tālāk pārdošanas cenu, visvairāk cieš tieši gala patērētājs, kurš preci vai pakalpojumu saņem par augstāku cenu nekā brīvas konkurences apstākļos. Šis ir tikai viens no piemēriem, kad praksē vertikālas vienošanās kaitē konkurencei. Priekšnoteikums, kas jāievēro ikvienam uzņēmumam, tā lēmumiem ir jābūt pieņemtiem neatkarīgi. Un katra uzņēmuma atbildība ir novērtēt, vai tā vertikālas vienošanās nekropļo konkurenci. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka uzņēmums izprot, kādas vertikālas vienošanās nekaitē konkurencei un ir atļautas, un kādas ir aizliegtas. Mūsu konkurences padomes uzdevums ir uzraudzīt un neļaut uzņēmumiem izmantot vertikālas vienošanās, kas ierobežo konkurences tirgū un kaitē gala patērētājiem. Pārliecinies, vai tava uzņēmuma līguma ar sadarbības partneriem neietver aizliegtus ierobežojumus. Iepazīsties ar vadlīnijām un skaidrojumu par vertikālām vienošanām. Un, ja ir jautājumi, sazinies ar mums!